Čau! Mani sauc Eduards. Šobrīd atrodos tepat, vēl aizvien Līvu laukuma infocentrā, kur, starp citu, tu, dārgais skatītāji, vari vēl aizvien atnākt pakaļ Staro Rīga avīzē, kurā atradīs daudz un dažādas interesantas un svarīgas lietas saistībā ar šī gada gaismas festivālu Staro Rīga. Un, kā jau mēs iepriekš noskaidrojām, saistībā ar šī gada programmas nosaukumu Latvijas māju sajūtu meklējot, kas rada māju sajūtu, tad šoreiz devāmies noskaidrot arī to, kāda smarža, iespējams, asociējās ar mājām. Kāda smarža tev asociējas ar māju sajūtu? Māju sajūta smarža. Droši vien kaut kas garšīgs. Varbūt ir kāda smarža, kas saistās ar mājām? Man patīk vaniļa. Vaniļas vecītes ir mana mīļākā smarža. Kāda smarža tev saistās ar mājām? Mājas smarža. Kāda smarža jums saistās ar mājām? Varbūt kamīns. Kāda smarža, kas saistās ar mājām? Droši vien kaut kāds mīļākais, labākais, visiem iemīļotākais ēdiens, ko gatavo, kura smarža izplatās pa visu māju. Ābolkūka. Tad nu lūkosim katrs pēc tās savas mājas smaržas, lai te būtu pierādziņi, pankūkas, kas nu kuram no mums. Bet dosimies arī tālāk parunāties ar pašu Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Noskaidrosim, kas viņam rada māju sajūtu, kas saistās ar to un ko varam gaidīt no šī gada gaismas festivāla. Sakiet lūdzu, kas jums rada māju sajūtu? Es domāju, ka mājas sajūta katram ir sava un tā ir ļoti individuāla. Un es domāju, ka priekš manis tas noteikti pirmām kārtām ir šī gaisma. Gaisma, kad tu atnāc vakarā mājās, ieslēdz gaismu vai iededz sveci vai no rīta, kad tu redzi, kad lec saule. Es domāju, ka tas lielā mērā ir šīs pozitīvās domas un tas, kas arī atmirdz acīs šī gaisma, tas vienmēr rada, ka cilvēkam ir labas domas galvā. Un man tā noteikti ir pirmā mājas sajūta, ja es redzu gaismu. Tumsā mājas neredzēs. Varbūt ir kāda smarža, kas saistās ar mājām? Jā, ir. Tā ir īpaša smarža un tāda smarža, kas jau ir emocijās un sajūtās. To nevar teikt, ka tā ir kāda parfimērija vai tas ir kāds, varbūt tieši viena produkta smarža, bet tas ir tāds emocionāls izjūtas, kad tu jūti, kad tu ielpo to gaisu un tu sajūti, ka tev ir iekšā tāds pozitīvs lādiņš. Par pašu Staro Rīga runājot, varbūt ir tās 3 lietas, kas jums pašam saistās ar šo gaismas festivālu? Man tā tieši 3 lietas ir grūti nosaukt. Man diezgan lielu tādu pārsteigumu radīja tas izdomas daudzums, kas šai festivālā parādās. Gan arī tām tehnoloģijām, tas, kas notika, piemēram, kad tas pagājušo gadu, kad mēs bijām kultūras galvaspilsētā, kad festivālā ļoti tāds telpisks elementus dažādas rādīja vēl kāds gads atpakaļ. Arī pirms kultūras galvaspilsētas tika demonstrēti dažādi turpat sirdspukstu, tādas tā kā diagrammas. Es teiktu, ka to visu ir ļoti grūti tādu 3 lietas nosaukt, bet es domāju, ka tā lielā mērā ir cilvēku līdzdarbošanās un dažādība. Ne jau viss tev patīk un ne viss varbūt ir tas, kas tev liekas pieņemams, bet tad, kad tika izgaismoti, piemēram, Doma baznīcas vitrāžu logi, tas bija iespaidīgi. Jā, piekrīt. Un kā ir ar gatavošanos? Kā pats gatavosieties šogad un kā ieteiktu apmeklētājiem gatavoties? Es domāju, ka pirmais, kas būtu ļoti labi, ja būtu labs laiks vakarā, tas noteikti rada plusu un cilvēkiem ir lielākas iespējas pastaigāties. Es domāju, ka man pašam, es 18. novembrī vienmēr esmu Rīgā, un tajā laikā ir arī daudz dažādu pasākumu. Es noteikti būšu pilsētas centrā, mēģināšu pabūt gan vecajā Ģertrūdē, gan arī pie Brīvības pieminekļa. Tā ir tāda arī patriotisma sajūta par savu valsti. Liels jums paldies, Ameriku kungs, lai silti svētki. Jums arī. Tas bija Rīgas vicemērs Andris Ameriks.
Turpinājumā parunāsimies ar vēl vienu no šī gada gaismas festivāla Staro Rīga dalībniekiem – Sixt biroju Latvijā. Lūkosim, ko tad viņi mums šogad būs sarūpējuši gaismas festivālā Staro Rīga. Nosauc man lūdzu 3 lietas, ar ko tev saistās Staro Rīgas festivāls. Pirmkārtām tā ir daudz gaisma. Visapkārt ir tumšs un pēkšņi ir gaisma. Tas noteikti arī ir augstums. Parasti katru gadu tas ir novembris un tās ir augstas lietas. Un tā ir pastaigi kopā ar saviem cilvēkiem, pastaigi par Rīgu, kur beidzot varbūt pārāk daudz cilvēku, kad ir lielākais, teiksim, masa, bet arī pat laikā var arī atrast kādas klusākas vietas un interesantākas objekts, kas arī klusumā un mierā. Saki, no visiem gadiem, kas tev tā atmiņā ir palicis saistībā ar Staro Rīgas festivālu, kādi objekti vai mājas, kas ir izgaismotas, vai varbūt kāda instalācija? Vislabāk, protams, atmiņā ir pagājušais gads, jo tas bija viskuplākais, bet no iepriekšējiem gadiem vislabāk ir paticis šis te skaistais Atlants, kas tur zemeslode, kas bija izgaismots, jo parasti viņam ej garām, viņi neievēro, bet kad viņš bija tiešām izgaismots, tas bija kaut kas, ko tur jākal apskatīties, kas atdzīvojās kāda detaļa no Rīgas. Saka, vai jūs piedalīsieties šogad Staro Rīgas festivālā? Jā, mūsu birojs jau ir diezgan gaišs šajā laikā, bet, protams, gribās vēl vairāk. Un atdzīvināsim vēl kādu daļu no Brīvības ielas ar kaut ko interesantu un nākat skatāties. Tad Brīvības iela būs jūsu iela, kas tiks izgaismota? Nu, ne visa iela, bet starp Brīvības gatvi un Brīvības bulvāri tur mēs būsim, jā. Aha, varbūt ir konkrēti, kuras mājas tās būs? Tā būs Sixt birojs, kas atrodas pie viesnīcas Latvija. Tā tad ļoti labi redzams gan no Brīvības pieminekļa, gan no ministra kabineta. Tā kā nāciet skatieties. Tas šajā reizē arī viss. Vēl aizvien esi laipni gaidīts Līvu laukumā Staro Rīga infocentrā, atnāc pakaļ savai festivāla avīzei, apmeklē www.staroriga.lv un tiekamies gaismas festivālā. Gaismas festivāls Staro Rīga 2015. Programmā Latvijas māju sajūta meklējot, domāsim par vērtībām, kas mūs vieno Latvijā. Bērmanas dārzā apskatīsim starptautiskā projekta Baltijas gaismas ķēde, jauno mākslinieku darbus, kā arī Vecrīgā meklēsim objektus no Eiropas gaismas festivāliem. Piedalieties līdzdalības akcijā Rīgas karnevāls un izgaismosim savu pilsētu svētku noskaņās. Festivāls notiek ar Rīgas domas un festivāla sadarbības partneru atbalstu. Staro Rīga no 18. līdz 21. novembrim.